Tāpat sunim būs jāizpilda stāvēšana un sēdēšana kendleram dodoties uz priekšu. Jūs redzat, ka Senika šo savu prieku par startu izrāda atklāti, viņai sasta visu laiku kustās. Tā ka patiešām šīs pozitīvās apmācības metodas, kuras mūsdienās tiek izmantotas suņu apmācībā, padara šo sportu par aizrautīgu spēli. Sunim tā ir spēle. Un arī šāds starts, ja saimnieks viņu pareizi noskaņo, sunim rada prieku un ļoti, ļoti paaugstina kontaktu starp saimnieku un suni. Kā jūs redzat, arī Senika noskatās, bet no vietas neizkustās. Starpa vingrinājumiem saimnieks drīkst samīļot suni, bet ne pārmēru aktīvi, nedrīkst ar viņu spēlēties vai kaut kādas spiešanās un lekšanas, kas pat daudz atslābinātu suni. Varbūt tādā nacionālajā pirmajā klasē tas vēl ir mazliet atļauts, jo augstāk un tālāk sportists tiek, jo disciplinētāk ir jāuzvedās ringā. Sunim ir grūti šis brīdis, kad saimnieks it kā nāk klāt, bet tomēr aiziet projām. Suns nedrīkst tajā brīdī lekt kājās, nedrīkst nekur skriet. Viņam ir jāgaida, kad saimnieks viņu sauks, un arī pēc tam nav tik vienkārši skriet ātri, bet palikt blakus pozīcijā un turpināt ceļu kopā ar kendleru. Blakusiešana. Saimnieks ar rokām nedrīkst aizskart suni. Vingrinājuma laikā, tas nav atļauts neviena vingrinājuma laikā, ir jāatrod tāda roka pozīcija, lai sunim netraucētu. Liela auguma suņu saimniekiem tā ir mazliet problēma, jo dabiski nokarājusies roka sit sunim pa galvu vai pa muguru. Līdz ar to ir jāatrod kādu roku nolikt, lai sunim klāt neskārtos. Kā jūs redzat, Senika turpina luncināt asti, viņai šis starts sagādā patiesu prieku. Tas ir tas labākais šajā sportā, jebkurā sportā ar suni, kā prieku, kas sagādā gan saimniekam, gan sunim. Jūs redzat, tiek veikti soļi arī atpakaļ. To jūs, kā tas tiek mācīts, jūs varēsiet redzēt ap 12, kad kucēnu grupa rādīs paraugu demonstrējumus paklausības apmācībā, pirmos soļus, kā vispār suni tiek mācīti, saprast, ko no viņiem grib, un turēties saimniekam kreisajā pusē. Arī kustības ātrums, gan normāls, gan ātrs, gan lēns ir jāpiemeklē attiecības suni izmēram. Ar mazu sunīti tā skriešana varbūt būs lēnāka, ar lielu suni tā būs ātrāka. Galvenais, lai sunim ir ērti turēties pie šīs kreisās kājas. Kā jau teicu, suņa plecam ir jābūt kreisās kājas līmenī. Un suns nedrīkst attiekt ne pārāk tālu nost, ne arī grūsties virsū saimniekam. Suns nedrīkst skārties klāt saimniekam, nav tā, ka viņš ir kā pielīmēts. Kā tas dažreiz izskatās, patiesībā ir jābūt šiem dažiem centimetriem starp suni un saimnieku, lai ar fizisku kontaktu netiktu radīta papildus palīdzība. Jo suns, kurš būs pieglaudies saimniekam, uzreiz jutīs, ja saimnieks gribēs svērt pagriezienu, un viņam būs vieglāk sekot. Sunim tas ir jājūt pa mazu gabalību. Izvēle. Tāpat tiek aprakstīts un kārtīgi apmurcīts viens no 6 kociņiem, kuru ringa darbinieks izliek 10 metru attālumā no startējošā pāra.
Kociņus var likt vai nu šādi, vai arī aplī, kam nav lielas nozīmes. Suņiem visiem patīk postīt, līdz ar to viņiem šis vingrinājums nav pats sarežģītākais. Tik daudz, ka ir jāiemācās gan apnest, gan nekošļāt, gan mierīgi, bez pārmēr liela entuziasma tos kociņus apostīt, lai nesajaukt un nepaņemtu kaut ko citu. Un bez papildus komandas sunim ir jāaiznes kociņš saimniekam. Un atkal nākošajiem sunim tiks ņemti nākošie kociņi, lai nekādas svešas smadras neko sunim nenojauktu. Aporta atnešana pār barjeru. Grūts ir šis brīdis, ka saimniekam ir jāizmet aports, kuram sunim, protams, gribas skriet pakaļ uzreiz, bet to drīkst darīt tikai pēc atļaujas. Šajā klasē barjera ir apmēram suņu staustu augstumā, bet ne augstāk par 70 centimetriem. Zemākās klasēs jūs redzēsiet, ka arī lieli suņi lec pār mazliet zemāku barjeru, jo, kā jau teicu, šis nav agility. Šajā sporta veidā šis barjeras augstums nav pats svarīgākais. Tā kā Senika atpakaļ ceļā pār barjeru nepārleca, viņa par šo vingrinājumu saņem 0. Bet tas nav nekas briesmīgs. Viņi mācīsies un tad jau būs arī labāki rezultāti. Komplekss. Šeit jūs redzēsiet suni, kas komplekss dara pēc pakaļkājām. Tātad pievērsiet uzmanības suņa aizmugurējai daļai. Lai maksimāli jāpaliek tur, kur tā būs tajā brīdī, kad suns apgulsies pirmajais. Šo vingrinājumu mācās ļoti pamazām. No sākuma savienojot divus elementus, tad atkal citus divus, tad mēģinot savienot visus 3 elementus. Protams, tiek vērtēta arī blakus sēdēšana, cik precīzi suns apguļas pirmajā reizē. Visi vingrinājumi tiek vērtēti ļoti kompleksi, ne tikai kaut kas viens konkrēts. Aporti pēc virziena. Tātad, ja jūs gribat zināt, kuru aportu Senikai būs jāatnes, skatieties, kuru ringa darbinieks noliks pirmo. Tas arī būs tas, kurš sunim ir jāpienes kendleram. Suņa aporta nešanas ātrumam vajadzētu būt apmēram tādam pašam, kā viņš steidzas pakaļ tam. Nav pat tik būtiski, lai tas ir ļoti ātrs temps. Galvenā ir precizitāte, lai suns paņem aportu ar pirmo pērienu un atnes tajā pašā tempā, kādā ir devies tam pakaļ. Un piesaukšana ar apstādināšanu saimniekam pašam ir jādod apstāšanās komandā apmēram tajā brīdī, kad suns ir pretī šim rozā konusam. Pēc tam tālāk suns drīkst skriet pēc stjorda norādījuma.